Implantācijas laikā tiek izņemti visi ārstēšanai nepiemērotie zobi, iztīrīti infekcijas perēkļi un ievietoti 4 zobu implanti. Metode ir unikāla ar to, ka implanti žokļa kaulā tiek ievietoti noteiktā leņķī, atrodot vietu, kur ir visvairāk kaula. Tas ļauj mums izvairīties no kaula audzēšanas procedūras, un pagaidu zobus uz implantiem var nostiprināt ātrāk nekā 48 stundu laikā. Ķirurģiskā operācija tiek veikta sedācijā ārsta anesteziologa uzraudzībā. Viena žokļa implantācija aizņem aptuveni 2 stundas, bet abu žokļu operācija ilgst aptuveni 4 stundas. Varam nomierināt, ka implantācija ir pilnīgi nesāpīga un pateicoties sedācijai nepaliek nekāda nepatīkama atmiņu un jūs pat nepamanīsiet, cik ātri viss pagāja. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir, vai implanti man ieaugs? Mūsdienu zobu implanti ieaug vairāk nekā 99% gadījumu. Tas, cik ilgi tie kalpos, ir atkarīgs ne tikai no protezēšanas vai implantācijas kvalitātes, bet arī no to kopšanas un mutes higiēnas. Tāpat bieži saņem jautājumu, vai pēc implantācijas ļoti sāpēs. Mēs klinikā izmantojam vismodernākās tehnoloģijas un augstākās kvalitātes materiālus. Tas ļauj mums maksimāli samazināt diskomfortu pēc procedūrām un izvairīties no mokošām sāpēm un pietūkuma.